Podkāsts sarunas par seksu. Mums šodien ir 3. sērija. Mani sauc Brigita, es atkal esmu kopā ar jums, lai runātu par seksu un attiecībām. Rudenim sākoties ārā paliek vēsāks laiks un gribas tā pamīļoties un pavadīt vakaru siltumā, visideālāk kopā ar kādu karstu otro pusīti. Pagājušā reizē mēs ar jums sākām runāt par sieviešu orgasmu, un es solījos turpmākajos raidījumos šo plašo tēmu iztirzāt arvien vairāk sīkāku un sniegt vairāk informācijas. Es esmu apņēmības pilns savu solījumu arī izpildīt, bet šodien mani plāni nedaudz pamainījās, un es izlēmu, ka šodien būs raidījums, kurā es jums sniegšu kolosālu tehniku, tieši soli pa solim izpildījumu, kā sniegt sievietei lielisku orālo seksu. Tā nav vienkārši par sievietes un orālo seksu, bet viena precīzi jauna tehnika, kuru es pati salīdzinoši nesen atklāju un esmu izmēģinājusi. Un tad es nenocietos un izlēmu, ka šī 3. sērija mums būs ļoti izglītojoša, ar kā saka, soli pa solim aprakstiņu un mājas darbi jums visiem. Tad es tā iedomājos, jo mēs jau galā šajā podkāstā runājam par seksu, par orgasmiem, kā sasniegt baudu, tad kāpēc tad neparunāt par konkrētu tehniku, kā pie tās tikt pareizi. Lai ieskicētu vispār tēmu par orālo seksu, man jāsaka, ka ir cilvēki, kuri ar to nenodarbojos, un ir cilvēki, kuriem tas nepatīk vai neinteresē. Un tas, manuprāt, pilnīgi normāli. Es esmu par to, ka seksā nav nosodījuma un ierobežojuma. Tāpat arī seksā katram ir savas tiesības, vēlmes un tas, kas viņiem patīk un nepatīk. Tāpēc svarīgi ir pirms mēsties virsū savai mīļotai dāmai ar vēlmi viņu pilnībā apmierināt orāli. Es jums ieteiktu tomēr pajautāt un izrunāt šo te seksa veidu, ja jūs to vēl neesat izdarījis, vai jums ir jauns partneris, vai viņai tas vispār interesē, jo es paskatījos statistiku un ciparus, ir tā, ka 4,6% sievietēm un 2,9% vīriešiem nepatīk saņemt orālo seksu. Datus es atradu sexandpsychology.com apkopotajos statistikas datos no National Survey of Family and Growth. Parunājot vēl pa cipariem nedaudz, tad izrādījās, ka 7,1% vīrieši un 17,3% sievieši nevēlas sniegt orālo seksu savam partnerim, tāpēc pirms jūs arī tā kā sagaidat, kad partneris jums sniegs orālo seksu, varbūt jums vajadzētu izrunāt, vai jums abām pusēm ir pieņemams saņemt un attiecīgi arī sniegt. Cipari tādi, kādi viņi ir, bet jebkurā aktivitātē gultā jau vienmēr vajag 2 vai vairāk cilvēkus, ja vien jūs nenodarbojaties ar pašapmierināšos prieciņiem. Un tad vajadzētu visu iesaistīto cilvēku pušu piekrišanu tam, kas notiksies gultā un piedāvāt visus jauninājumus, ko jūs tur vēlaties izpildīties. Jo atcerieties, ka otram ir tiesības atteikties gan no orālā seksa, gan no citiem seksa aktivitātēm, vai arī sniegt vai saņemt, ja viņam vai viņai tas neliekās pieņemami vai vēlami. Tā ir tāda elementāra cieņa, respekts pret otru cilvēku izjūtām noteiktā laika periodā. Tas gan nenozīmē, ka cilvēki nevar mainīt savu viedokli un pēc laika varbūt tās jūs varat piedāvāt atkal, bet jebkurā gadījumā jums ir jārēķinās ar to, ko otram cilvēkam ir tiesības pateikt nē, un jums šis ir jārespektē jebkuros apstākļos, kas attiecās uz seksu. Attiecīgi vienmēr seksā un attiecībās kopsumā es ieteiktu, ka savstarpējās sarunas ir svarīgi. Tad, kad esat noskaidrojuši, ka otram ir ok nodoties orālajam seksam, mēs saņemt vai sniegt, tad ķeramies klāt tai tehnikai, par kuru runāju. Uzreiz jāsaka, ka es šo tehniku neesmu pati izgudrojusi, bet es to aizguvu un iemācījos no tādu Anglijā praktizējošu attiecību speciālistu un seksu attiecību speciālista Aleksa Velša, un viņa materiālos par to es tā kā esmu šo tehniku apgūvusi. Es viņu personīgi lietoju, esmu mēģinājusi, man viņa ļoti, ļoti patīk. Es viņu tagad bieži iekļauju mūsu priekšspēles sastāvā. Es viņu pielāgoju sava ķermeņa īpatnībām, vēlmēm un izjūtām, jo katrs mūsu ķermenis jūt savādāk. Līdz ar to es jums arī ieteiktu noklausīties šo tehniku un ļauties baudot, izjust savu ķermeni un pielāgot to tehniku izpildījumu pēc savas vajadzības un patikšanas.
Daudziem vispār izveidojas priekšstats par, tā skaitā arī pašām sievietēm, ka klitoru vajag maksimāli intensīvi berzēt un stimulēt, lai sieviete sasniegtu orgasmu. Un lai arī tādā veidā to var izdarīt, bet patīkamāks veids izrādās, lai sajustu baudu klitorā ir tieši maigi pieskārieni. Jo ilgstoši kādu punktu vispār uz savu ķermeņu uzbakstiet vai spaidiet, tad tas ar laiku zaudē jūtību. Ar klitoru notiek tieši tāpat. Tātad šajā tehnikā mēs mācīsimies stimulēt klitoru ar mēli, bet darīt to tā kā process var būt ilgstoši un joprojām patīkams, jo intensīvi bakstot klitoru vai viņu aiztiekot, tas var kļūt nepatīkamu un pat sāpīgi pēc kaut kāda laiciņa. Tātad pirmais solis ir nepieskarties klitoram tieši. Tas ir pirmais nosacījums. Laiziet ar mēli, glāstiet visur ap sievietes vagīnu, neaizskarot klitoru vispār. Gar kaunuma lūpām, starp kaunuma lūpām, uz augšu, uz leju, maigi un lēnām, pieskaroties cirkšņiem, jo zem tiem ir klitori, tā saucamās kājas, kas ir ļoti jūtīgas. Veiciet kustības vertikāli vai pat horizontāli pāri visām kaunuma lūpām. Galvenais process sākumā kustības ir maigas un jutekliskas. Nesteidzieties un neberziet un intensīvi nedarbojieties. Šajā laikā jūs jutīsiet, ka sieviete tā kā uzsilst un sāk atslābināt, ļauties procesam. Ja iepriekš jūs esat izmantojis intensīvu stimulāciju, klasisko orālo seksu vai klitoru stimulāciju, tad es pat ieteiktu pirms jūs ķeraties pie šīs te jaunās metodas, parunājiet savā starpā par to, kas ir sagaidāms un kas notiks. Jo, lai sieviete varētu atslābināties jauna procesa laikā. Jo kamēr viņa sapratīs, ka jūs pēkšņi esat kļuvis maigs un jūtīgs, un iepriekš pirms tam jūs bijāt intensīvs, ja, attiecībā pret klitoru, viņa tā kā sasprindzināsies gaidot tās iepriekšējās darbības. Un tāpēc... Kāpēc ir būtiski, lai sieviete atslāpst, es jau pirmajā, kad es pat orgasmu sadaļā skaidroju, un es ceru, ka visi vīrieši uztvēra, ka sievietē spēja, ir vissvarīgākais, lai viņa sasniegtu orgasmu, ir spēja uzticēties seksa laikā un ļauties viņai tam, kas ar viņu notiekās. Plus vēl, ja jūs intensīvi berzēt klitoru, sievietei neapzināti rodas tāda asociācija, ka jūs gribat, lai viņa beidz un sasniedz orgasmu, tas uzreiz uzliek tāda veida neapzināti tādu spriedzi un spiedienu uz viņu, ka jūs kaut ko sagaidat no viņas. Un aktīva darbība, vispār uz ķermeni, ka mēs darām kaut ko liecina, ka jūs gribat viņai to orgasmu sniegt un viņu veicat stimulāciju, lai viņa ātrāk tā kā tiek pie vēlamā rezultāta, bet ko tas dod, tad citreiz nostrādā uz pretēju. Sieviete, kas saspringzinās un viņa ātrāk vai tēlo orgasmu vai to orgasmu sasniedz no tās intensīvās berzes, bet nevis tāpēc, ka viņa viņu tā baudu un izjūt, bet tāpēc, lai viņa jūs nenoslogot, lai jums sagādātu gandarījumu un jūs iepriecinātu, vai lai viņa neliktos sev jums jocīga, ka viņai vajag ilgāku laiku, lai tā kā sasniegtu orgasmu. Un tas viss tā kopsumā rada tādu stresainu izjūtu sievietēm, jebkura intensīva darbība viņai uzliek tādas sajūta, ka jūs tā kā gribat ātrāk, lai tiktu pie savas baudas, jūs ātri stimulējat, un tad viņai ir ātri kaut kas jāizdara, lai tad jūs būtu priecīgs un justos varen foršs vīrietis. Un tāpēc šajā tehnikā sieviete var sasniegt orgasmu, bet viņa arī var nesasniegt. Un pat galvenais droši vien būtu šīs lēnās darbības, ko jūs veicat ar tehnikā, ar to mēli glāstot un izbaudot visu to procesu, bet nesteidzoties rada viņai to neapzināto noņem to ekspektāciju un gaidas, ka jūs kaut ko no viņas gribat un ka viņa ir obligāti sasniegt to orgasmu, jo ne visas sievietes to orgasmu var, ir tīpaši pirmā reizē varbūt tās uzreiz arī tā sasniegt. Un ir vēl tā, kad viņa var sasniegt orgasmu, un citreiz ir sievietes stāstā, kad viņām zūd tas spiediens, apziņas spiediens, ka viņai ir jāsasniedz orgasmu, lai iepriecinātu partneri, ka viņu netīšām sasniedz. Viņa pēkšņi ir tā kā atslābinājusies, jo neviens no viņas neko negaida, un viņa pat no sevis neko negaida. Tāpēc vajadzētu arī to pirms tam pateikt, ka jūs mainat vai izmantosiet kaut ko jaunu, pamēģināt, hei mīļā, es gribu tev kaut ko foršu jaunu parādīt, un tas būs lēnām maigi, tavs uzdevums ir tur gulēt un atslābināties un baudīt un ļauties, ka tas varētu samazināt viņai arī to pirmo stresa brīdi, jeb sasprindzinājumu brīdi, kad viņa īsti nesaprot, kaut kas ir pamainījies. Nākamais solis tātad tehnikā pēc tam, ka jūs esat jau
lēnām un pietiekos ilgstošas viņa glāstīs, nepieskaroties klitoram, es uzsveru. Jūs jutīsiet, ka viņa atslābinās, viņa selpa kļūs mierīgāk un viņa visu ķermeņa muskultūra tā kā sievietē atslābinās nedaudz. Tad pieskarieties klitoram, nākošais solis ir. Bet tikai pieskarieties, nekādu kustību, uzlieciet tur mēles galu un tāds spiediens viņam ir jābūt jūtamam, bet ne spēcīgam. Tā nevis kas stiprs, bet lai jūs maigi, bet piespiežat tieši precīzi uz klitoru un vairs nekādu kustību. Esiet tā kādu mirklīti, ļaujiet viņai šo sajūtu izjust. Tā ir kolosāli, tā ir tāda, superīga. Sievietē tā ir ļoti tāda neparasta un spēcīga. Man tā arī bija tāda ļoti neparasta un neaprakstām baudām, ja? Neaprakstām. Un, kad jūs jutīsiet, ka viņa sāk jo sievietes reiz tā saspringst, un ka jūs jutīsiet, ka viņa saspringzinājums tā kā atslābinās, tad iespējams elpošana pātrinās, jo viņa tā kā uzbudinājums sāk kāpināties un bauda, ne tikai no tā, ka jūs pirms tam viņa esat maigi glāstījis un visi jau ķermenis ir pamodies, bet no šī pieskāriena viņai tā kā pātrināties var elpošana, jo viņa tā kā sāk kāpināties tas uzbudinājums viņas ķermenī. Tad tās pirmā sajūta mirklis ir norimies, sāciet veikt nelielu spiedienu uz klitoru, uz augšu, uz leju, tā kā kustību veiciet, bet nevis uz sāniem, bet tieši spiedienu. Maigu spiedienu uz pašu klitoru taisnā veidā uz augšu, uz leju, kā spiežot pogu, tādu mazu pogu. Tā ritmiski, ne stipri, bet, kā es teicu, jūtami tīpaši sākumā. To piespiedienu taisiet, piemēram, pieturiet 4 reizes pulsējošu spiedienu, un tad apstājieties, uz klitoru piespieduši viņu 5 sekundīs paturiet. Un tad atkal 4 piespiedienus, un tad 5 sekundītes paturiet. Atkārtojot atkal šo ritmiņu, kādu laiciņu pāris reizītes. Nekāpiniet tempu un nepalieliniet kopēju enerģiju, jo sieviete vēl, ja nav gatava, tas uzbudinājums tagad aug, viss tā dinamika tikai notiekās, tad nesteidzieties. Jūs joprojām ļaujiet viņai atvērties un tā baudīt to notiekošo procesu, saņemt to mirkli un izbaudīt tās sajūtas, kuras iespējams kādai sievietei, tāpat kā man pirmā reizē bija tādas negaidīt patīkamas. Nākamais solis pēc šī procesiņa, jūs jau varat veikt apļveidu kustības ap klitoru, bet uz tās klitora cepurītes, tur, kur ir āda pāri klitoram, nevis tieši no sāna uz pašu tā kā atvilkt to ādu un uz kā teikt, uz kaila klitora, uz atkailināt klitoru, nē. Nestimulēt tieši klitoru, jo sieviete nav pietiekoši uzbudinājusies, tā stimulācija var būt ļoti, ļoti tāda jūtīga un asa, un viņa ātrāk to jūtību var zaudēt, un tas pat var būt nepatīkam, un jūs varat izsist viņu no tās sajūtu momenta tajā brīdī, jo citreiz, ja vīrietis pātru metās virsū sievietes klitoru stimulācijai, tad tas iepriekšējais kaut kāds priekšspēles, varbūt tās uzbudinājums, kas viņai ir sācies, varbūt pilnīgi atpakaļ, jūs esat 0 punktā, kā teikt. Tad, kad sieviete kļūst uzbudinātāk, variet veikt kustības jau ap mēli starp kaunuma lūpām un beigās tā no apakšas starp kaunuma lūpām velkot, pieskarieties klitoram, kas ir tā kā no sāna, bet uz paša tā kā klitora, kad viņam zem tās cepurītes, tā kā uz tā paša jūtīgā klitora, tikai tad, kad sieviete jau ir tāda jūtami uzbudinājusies, un tas notiek tā starp kaunuma lūpām, mēli velkat uz augšu, un tā kā aizskarat stiprāk, un asāk to gar klitoru pašu sānu, bet neapstājieties tur. Ja? Tā maigi, jūtami, ātri, tāda lieliska sajūta. Tad atkal kaunuma lūpām apkārt, tad ap klitoru maigi tādiem vertikāls, horizontāls kustības ap klitoru veiciet. Un tad atkal pieskaroties varbūt klitora galviņai, pulsējošos ritmiņu, un atpakaļ gar kaunuma lūpām, gar cirkšņiem, tur, kur ir tās klitora kājas. Tad, kad šitos 4 solīšus jūs atkārtojas lēnām, sāciet kāpināt tempu un enerģiju, jūs jutīsiet, kā sieviete uzbudinās, cik ātri viņa uzbudinās elpa, ķermenis sasprindzēs uzbudinājumā, kāpot visu kaunumu, viss tās lūpas uzbriest, un viņa kļūst mitra, ko iespējams ar mēlu tur darbojoties, jūs tā nevarēsiet uzreiz ievērot, bet jūs jutīsiet, kad viņa, un tad, kad tās seksuālā enerģija savstarpējā kāp, tas intensitāte un ritmiņš aug, tad jūs arī varat palielināt
tās kustību amplitūdas, intensitātu un pat stiprumu arī uz klitoru, bet atcerieties, tas kolosālais ir spiediens uz klitoru taisnā veidā, nevis stimulācija berzēt, bet piespiediens. Un tad apstājieties, tā kā nofiksējiet. Un tad viņi tā kā gaidībās ir tāds moments, kad viss tā enerģija un viss tā sajūtas tur pilnībā to ķermeni paceļ. Un kā es iepriekš minēju, šis process nav paredzēts tam, lai sieviete obligāti sasniegtu orgasmu, un viss tās jūs lēnās maigās darbības īpaši sākumā noņem no viņas to spriedzi, tās jūsu gaidības, ka viņai vajag beigt orgasmu, bet ja sieviete vēlās, vai jūs abi divi vēlties un esat tajā procesā tā iegājuši, vai jūs varat ar šo tehniku beigt un palīdzēt viņai sasniegt orgasmu, jūs varat pamainīt kaut kādā brīdī, kad viņa ir jau sasniegusi tādu paaugstinātas gatavību nodoties seksam ar dzimumu locekli. Jūs varat pāriet uz kaut kādu citu priekšspēles elementu, piemēram, glāstīt viņus krūtis, skūpstīties un atkal atgriezties pie šīs orālās tehnikas. Tad, kad es sākumā minēju par to, ka šī orālā tehnika ir tāda, kuru jūs varat ilgstoši stimulēt klitoru, tad šis ir tas moments, ka jūs varat pamainīt arī vēl kaut ko, iekļaut pa vidu, atkāpties no tā klitoru un vagīnas stimulācijas un, teiksim, vērsties pie krūtīm, skūpstīties, glāstīties, varbūt pat jau veikt dzimumu aktu ar locekli, un tad atkāpties atpakaļ un atgriezties pie šīs tehnikas. Un atkal pastimulēt to klitoru un paaugstināt uzbudinātību. Es jums kādā no raidījumā pastāstīšu, nezinu, kā viņi īsti latviski to tehniku sauc, angļu valodā viņi ir tāda edging, uz robežas tehnika, ļoti, ļoti laba tehnika priekš seksa, jebkurā gadījumā sieviete, un arī vīriešiem. Šī tehnika dara arī vīriešiem. Ko es gribēju pieminēt par šo te orālo tehniku, ko es jums šodien izstāstīju. Jūs viņu varat veikt arī ar roku, ar pirkstiem. Tieši tāds pats princips, ja, ņemot vērā, ka visam ir jānotiek lēnāk un tā maigi un baudot. Ar roku, protams, tā stimulācija ir stingrāka, tāpēc vienmēr tā kā kontrolējiet savus spiedienus un intensitāti, tīpaši uz klitoru, kad jūs pieskarties. Bet šitā tehnika ļoti labi strādā arī ar roku. Noteikti. Ar roku noteikti 100% arī ar mēli vēlams izmantot lubrikantu. Ir pieejami ļoti labi orālie lubrikanti arī ar dažādām garšām. Ja pieņemsim, jūs negribat bezgaršīgos, un jums liekas, ka lubrikanti ir kaut kāda eļļa, un tas tur liekas kaut kas tāds, kas nebūs baudāms darītājiem, tad šobrīd tirgu ir pieejami ļoti, ļoti plaša izvēle tieši orālā seksa lubrikantiem, kas atvieglo tās izjūtas, sajūtas un tikai pastiprina to baudu. Ja tas nav jums pieņemami, tad ir ok, bet ja jūs darat to roku, tad pilnīgi viennozīmīgi lubrikants. Tur visam ir jāslīd, un kamēr sieviete nav uzbudinājusies, no viņas pašas mitrums ir pārāk maziņš, lai viņai tur viss slīdētu. Ja, tāpēc jums tur jādabū, un siekalas ir kaut kādā brīdī iespējams un papildus elements slīdībai, bet es noteikti esmu lubrikantu vēstneses, eļļas. Jūs varat izmantot arī masāžas eļļu šī gadījumā. Galvenais, mīļie, lai slīd un neķerās. Uz šīs nots man ir uzreiz jāpiemina, ka mūsu raidījums top sadarbībā ar intīmu preču veikalu pspot.cu. Pspot.cu veikalā ir milzīgs mīlas, rotaļlietu un materiālu, tā skaitā lubrikantu un eļļu preču sortiments. Rīgas noliktavā viņi regulāri papildina ar vien jaunus produktus, lai jums būtu pieejami viņu uzreiz. Un man jāsaka, kad sākot no šīs trešdienas, tas ir 15. novembra, pspot.cu, sāksies melnās piekdienas izpārdošanas trakumi ar atlaidēm līdz pat 50% kolosālām baudas rotaļlietiņām, kuras jūs varat iegādāties sev tagad jau vai savam partnerim. Vai arī varbūt sarūpēt kādu foršu intīmu dāvanu gada noslēgumu svētkiem kādam savam draugam vai draudzenei. Un vēlos jums visiem teikt, ka orālais seks ir viens no baudāmākajiem, manā uztverē seksa veidiem. Es viņu rekomendēju visiem, vismaz cilvēkiem mēģināt un pamēģināt savā dzīvē. Nu ko, uz šīs patīkamās nots, mīļie mani, es no jums atvadīšos. Tiekamies jau jaunedēļ ar jau nākošo podcastu, kurā es runāšu par sieviešu orgasmiem. Un izmēģiniet jauno tehniku.
padalieties pēc tam ar saviem stāstiem, kā jums gāja, varbūt kādiem jautājumiem. Sūtiet ēpastu man uz info@pspot.eu vai arī pspot EU sociālos tīklos komentāros variet rakstīt vai sūtīt man ziņas, kuras es saņemšu. Ieskatieties pspot.eu mājaslapas blog sadaļā, tur top jauni rakstiņi. Tā skaitā arī šonadēļ būs par priekšspēli, kura ir tapusi sadarbībā ar mani. Lai jums izdodas izbaudīt visu šo lielisko nedēļu un forši orālie prieciņi,